18. maijs. Viņš bagātīgi iepriecina tevi, tā ka tava jaunība atjaunojas kā ērglis. Psalms 103, 5. Patiešām dīvaini ir tas, kāpēc tik ļoti baidāmies sevi pavisam nodot Dievam. Pavaicājiet cilvēkiem, ko viņi par to domā. Tāda tie atbildēs. Man liekas, ka pilnīgi atdoties Dievam, tas ir tāpat kā no gaišas raibas dzīves būtu jālien tumšā pagrabā. Tai jābūt drūmai dzīvei. Jā, tā domā mūsu sirds. Bet tagad apjautāsimies kādam, kas ir uzdrošinājies spērt šo soli un savu dzīvi pilnīgi nodevis Dievam. Viņš jums atbildēs. Tieši otrādi. Pirms vēl nepiederēju Dievam, dzīvoju tumšā pagrabā, bet kādā dienā manās ausīs ieskanējās pestītāja balss, es sekoju šai balsī, un tad man likās, ka es no tumša pagraba iznāku Dieva mīlestības un žēlastības gaismā. Man bija tā, it kā es drīkstētu no augsta cietuma izbēgt siltā, mirdzošā ziedoņa dienā. Tā to piedzīvojis arī mūsu psalma dziesminieks, kas tavu muti pilda ar slavas dziesmām, un tu atjaunojies kā ērglis. Šo skaisto vārdu nevar pa daļām izskaidrot. Tas būtu tāpat kā izplūkāt kādas puķes ziedlapiņas. Še ir vilnis, kuru mūsu sirds antena uztver tieši. Tā arī mēs vēlētos būt pildīti ar dievišķo prieku. Kopš Dieva dēls ir miris par mums pie krusta, un no mirušajiem augšām celtais mūs ir aicinājis, mums viss ir sagatavots. Kungs, mēs dzīvojam tumsībā un nāves ēnā. Tu lielais prieka nesēj, ļauj arī mums būt tava prieka līdzdalībniekiem. Āmen!